Es esmu Aigars Reinis, šobrīd Rīgas doma ērģelnieks un mūzikas daļas vadītājs. Un vēlējos muzejām uzdāvināt kādas īpašas lietas, kas ir tieši ērģelniekiem, un katram tas ir savādāk, un katram tas ir citādāk. Un tās ir tieši reģistrācijas, ko katrs veidojam, bet droši vien sautīgu nolūku dēļ nedalāmies bieži vien. Varbūt arī nedalāmies tāpēc, lai mēs būtu katrs pats, katrs citādāks, jo tas izsaka tavu būtību, tavu vēlmu muzicēt, tavus raksturs, tavus emocijas, jo šīs reģistrācijas ir it kā tādi cipariņi notīs, tavu švīkājumi un tavas domas, bet tas esmu es. Tas ir tas, kā es uztveru šo muziku, kur es muzicēšu. Jā, tās ir mans emocijas, tas ir mans saturs, ko es šeit skaņdarbā gribu ielikt. Tā ir tā atmosfēra, kur es gribu uzburt. Un tās ir arī tāda man draudzība ar ērģelēm, kas ir radusies kaut kādā mēģinājuma procesā, sapratne savstarpēja, it kā ar dzīvu būtni. Dzīvu būtni, jo katrā vietā šīs attiecības mainās. Katrā klimatā tas mainās, vai tā ir ziema vai vasara. Tā kā šie cipariņi notīs, tā ir mana muzika, tas esmu es, un tas man ir nozīmīgi. Un tā ir daļiņa no manis. Jā, pētot Alfreda Kalniņa rokraksts, protams, viņam ļoti māksliniecisks rokraksts ar ļoti smalku tādu tintes pildspalvu, kas ir ļoti atpazīstams un arī pasaka par viņu kā personību. Bet mēs droši vien praktiskāk pieejam šim jautājumam, ar ko mēs rakstām šos reģistrus. Tātad tas ir zīmols ar to, kad ir vajadzīgi labojumi. Un labojam ne tikai tajā brīdī, kad top šī reģistrācija, bet jāsaka arī pēc kāda laika atgriežoties, kaut kā es esmu mainījies, ērģeles ir mainījušās, kā minēja, temperatūra mainījusies, kaut kas ir citādāk un vienmēr ir jāpadzēš un atkal jāpalabo kaut kas cits un atkal šī muzika atkal veidojās, mainās līdz ar to. Un kā dzīvē mēs nestāvam uz vietas. Ir, protams, muziķi, kas visu mūžu ar to vienu ciparu kombināciju turpina, bet mani kaut kā tas neapmierina, mani interesē kaut kas vairāk. Jā, tas ir tā mums zināmais Covid laiks, kad sēdēju mājās un aizdomājos par to, ka Alfreds Kalniņš arī daudz spēlēja tiešraides koncertus. Ja, šobrīd tajā brīdī tā neklātienes brīdis, un arī mēs vairāk sadarbībā ar Latvijas rādio šos koncertus veicām. Un tad atlika aizdomāties līdz tam, kad mēs jau zinām Alfredu Kalniņu, viņš ir visi stāsti, ka viņš izcils virtuos, un viņš ir improvizētājs, bet mēs nekur to neredzam. Arī nošu krājumi bija nepilnīgi, liela daļa nebija izdotas, kaut kur rokrakstos vēl tikai, un dzirdēt viņa muziku praktiski. Ierakstos mēs nekur daudz nevarējām, tikai radiofonotēkā varbūt kādi ieraksti veikti, tā kā likās kaut kāda tāda liela netaisnība. Un tajā brīdī arī pievērsos šim Alfreda Kalniņa devumam, tieši šiem rokrakstiem un arī ieskaņojumam, tā kā tā būtībā Alfreds Kalniņš droši vien ir šobrīd tāds nozīmīgākais komponists, kam es tiešām esmu atdevies kādu 2 gadu garumā, gan pētot nodes, gan ierakstot. Un otrs arī šī pēctecība kaut kādā ziņā liekas, es nekādīgi negribu salīdzināties ar Alfredu Kalniņu, jo man liekas, ka tajā laikā cilvēki bija daudz izcilāki, vēl viņiem bija vairāk laika iedziļināties būtībā. Mēs toties pretēji šodien pētam daudz ko sociālos tīklos un zaudējam laiku tam, lai būtu dziļāki mēs paši. Es domāju, ka tie cilvēki bija tiešām daudz varošāki. Bet tieši šī pēctecība un tā pienākuma apziņa, kad man kaut kas jādara šajā ziņā, lai Alfreda Kalniņa muzika būtu iepazīstama. Un es ceru, ka tas šobrīd vairs nav attaisnojums, ka nav pieejams ieraksts vai notis, tā kā tas viņa muzikai jāskan. Tas ir lielākais, ko es varu dot savam priekštecim Alfredam Kalniņam, ka viņa muzika ir
ir dzīva. Es domāju, ka ērģelis jūt, jo kādreiz bija sanākos laikos Rīgas domā bija meistari, kas teica, ka redz, cik interesanti, ka ērģelis reaģēja uz katru ērģelnieku, jo vienam nekad nekas nesaplīsa vai kaut kas neiesprūda, un dažiem kaut kas regulāri. Tā kā noteikti jūt, bet es noteikti ērģeliem nedodu vārdu, viņiem jau vārds ir iedots, viņiem jau ir pasaules slavens vārds vai mazāk zināms vārds, un mēs zinām šos ērģeļu meistarus, viņu rokrakstus šajā būvniecībā. Bet tā noteikti ir tāda, kā es teicu, sadraudzēšanās ar šo instrumentu. Šo skaņdarbu mēs nekādīgi nevaram uzspiest vienādi katrām ērģelēm. Ērģelis nodiktē savu raksturu. Tā ir tāda sadraudzēšanās, divvientulība ar instrumentu, kur mēs sadzīvojamies, saprotamies. Tā droši vien ir katram muziķim, bet no ērģelniekam vēl vairāk šīs te krāsas, šīs te noskaņas, katra telpa veido kaut ko citu. Spēlēšana dievkalpojumos, visiem liekas, ka varbūt to korāli tā četbalsīgi tā nospēlē un viss, bet tur ir ļoti daudz nianšu, uz kurām jārēģē. Gan sadarbība ar notiekošo, gan kādreiz internetā bija tāda bildīte, kur baznīcas ērģelnieks spēlē, un kas viņa galvā notiek, jo viņš spēlē vienu pantu, viņš domā jau par otru pantu un domā, kā slēgs ar labo roku tos reģistrus, kreiso kaut kā citus reģistrus un kā ar kājām tagad vēl tur kaut kāds pedāls, un tad viņš domā, kādu muziku kāzās spēlēs un vēl kā improvizēs pēcspēli, tā kā tas viss process noteikti ir daudz radošāks, ja tam ļaujās. Tā kā nevienā brīdī es nejūtu, ka es varētu atļauties atnākt kā klucis apsēsties un tā kaut kā stīvi spēlēt. Mēs strādājam uz to, kad, lai tās anonīmās, nezināmās ērģeles, kur nezin, kas tur notiek vai nenotiek, salauzt šo te anonimitāti. Mēs aicinām cilvēkus iepazīt, izzināt, tāpēc ir Rīgas doma arī šie te iespējas apmeklēt balkoni pa brīdim dažāds. Šīs pastaigas, lai šis cilvēks, tā bijības laikmets ir beidzies, tā bijība no tā balkona ar lielā instrumenta.